Čaplis, čemperis. Čau, šodien esmu ciemos pie Sanitas, LSVS redakcijā, lai ielūkotos, kas ir Sanitas somiņā. Čau, Sanita. Čau. Vai esi gatava parādīt mums? Vai tu esi gatava? Esmu gatava pārsteigumam. Man liekas, ka man ir. Ideāli. Mana soma jau vairākus gadus ir mugursoma. Es esmu domājis, ka varbūt vajadzētu sākt zolīdāk, bet man liekas, es pat vairs nemācētu ar tādu apieties, jo man liekas, ar mugursomu ļoti ērti. Es sāku tāpēc, ka es kādu brīdi nesāju uz darbu datoru un man likās vecums un smagi un grūti, un ka mugursomā vieglāk. Un man iepriekšējā bija cita zebras soma, man liekas, ka viņš šova Talsu novadā. Un man bija uzšūta lielāka kā parasti, jo es prasīju, lai ir tāda, kur var ielikt mikrofonu, pledu, vīnu pudeli un iet arī Pilskalnā, kad gribās. Bet pagājušajā gadā, veidojot to vienu rakstu par Lietišķās mākslas studijas kurši, jubilejas izstādi, es ieraudzīju šo somu, un viņi kā reiz teica, ka arī tos visus darbus var nopirkt, un es nopirku. Man likās jauki atbalstīt vietējos rokdarbnieks, gribētu teikt mājražotājs, bet nē. Jā, tāda ir mana soma. Skatāmies, kas ir iekšā. Skatamies. Pašā augšā dzīvē svarīgākā lieta. Es ikdienā ņemu līdzi ēdienu uz darbu, tāpēc man ir ēdama trauks. Šobrīd viņš ir tukšs. Un tad, kad es pirku, tas ir brabantijas trauks, ļoti foršs, bet es noskopojos, nenopirku zupas trauku, jo man likās, ka labi būs arī šajā. Līdz ar to es savu jauno somu iesvētīju ar zupu vienreiz. Bet visu dienu viņš, protams, somā nestāv, viņš ir leduskapī. Tad man somā ir arī austiņas. Es ikdienā strādāju pie datora, tur man ir citas, bet šīs es izmantoju tad, kad man ir ieraksti telefonā. Un ejot pa ielu ilgāku gabalu, tad es arī klausos. Un man šīs ļoti patīk, jo tad, kad uzlieku uz ausīm, vispār neko citu nedzird, tikai to, kas ir šeit. Tad man ir ārējais cietais disks. Es ikdienā viņu savā somā nenēsāju, bet es šobrīd pārcelšos no viena datora uz citu, un tāpēc es esmu paņēmis līdzi, lai es atcerētos, ka man tas ir jādara. Un tas ir Stonehill maciņš, kas man liekas ļoti foršs. Man ir arī vēl Stonehill Max, līdzīga stila, bet mazliet lielāks. Es viņu nopirku pirms vairākiem gadiem un ļoti ilgi nelietoju. Man likās, tur nav vispār iedalījuma citu, man likās tik nepraktiski, bet tagad man liekas labāku maku nevar iedomāties. Tas ir stilīgs. Un man likās stilīgs arī tās Talsu uzlīmītas. Man nebija kur līmēt, tāpēc es pat maku aplīmēju. Tā. Tad man ir apaviem tīrāmais. Svarīga lieta. Jā. Tad man ir telefons. Es viņu gan somā ļoti bieži nenēsāju, jo es nezinu, kā es iemanos noskrāpēt vai kaut kā tā. Tāpēc es arī abrīnoju tos cilvēkus, kam ir kārtīgi somas, jo es to vienkārši nesaprotu. Es abrīnoju Ildzi Osi, kas pagājušajā raidījumā izvilka no somas Talsu veistes, ļoti glītas. Es viņas 2 reizes nedēļā arī somā lieku, bet man liekas, ka viņas man saņurcās jau rokās paņemot. Un šis ir arī mans piezīmju bloks. Man papīrā tāds nav, jo arī tas man saņurcās. Un tad, kad man vajag, nekad nav līdzi, bet telefons vienmēr ir kabatā, tāpēc es izmantoju to. Pieļauju, ka pasākumos dažreiz cilvēki varbūt domā, ka nepieklājīgi, kaut kur visu laiku bakstās telefonā, bet es īsumā to pierakstu. Un arī šis ir mans diktafons. Kosmētikas makus ar līdzi nenēsāju tieši tā paša iemesla dēļ, ka man liekas, ka man viss izspiežās un sabirst un saplīst, tāpēc es sapratu, ka tas ir bezjēdzīgi. No kosmētikas vienīgās lietas, kas man ir lūpu spīdums un arī sarkanā lūpu krāsa, ko es šodien izmantoju, un man bija līdzi. Jā, lūpu zīmuls arī svarīgi, ja ir sarkanas lūpas. Un es esmu sapratusi, ka īstenībā vienīgās lietas, ko man somā vajag, ir maks un telefons. Pārējais ir vienkārši smagumam līdzes nesāju, un es nezinu, kāpēc es tā daru. Es taipu līdzi arī ibumetiju.
Svarīga lieta. Jā, bet tas, man liekas, ir tā kā lietu sargu, ka tu ņem līdzi, lai nesāpētu. Un es nezinu, kāpēc, bet man vienmēr ir ibumetīna burka. Ir kaut kāds brīdis, kad tās tabletes tur ir mazāk, un viņi sāk ļoti kaitinoši grabēt, un tad es dažas pārlieku makā, un tad es to burku nenēsāju. Tieši tāpēc ir dezodorants, ja nu gadījumā kādreiz. Roku krems arī tā iemesla dēļ. Man liekas, ka ikdienā viņš ir visur, tur pie galda stāv un vēl visur, bet tad, kad tev nav, tad liekas tieši, ka viņu vajag, tāpēc es staipu. Nesen vienā ballītē bija tāda spēlīte, kur mums bija jāmēģina atminēt, cik labi mēs pazīstam mūsu draudzeni. Un tajā spēlītē deva balvas, es dabūju smaržģiņu, un es viņu nesāju līdzi. Es pasmažošu. Jā. Spēcīgs. Skaists. Tā, tagad būs ļoti noderīga lieta, tā kā man nav papīra somā, bet man ir ļoti daudz pilspalvas. Man ir arī neuzastināts zīmulis. Var izdomāt, kāpēc to vajag, bet bieži vien ir cilvēki, kam nav līdz pilspalva, un es varu izlīdzēt, un es vispār nedusmojos, ja man neatdod, jo man viņu ir daudz. Bet man ļoti patīk Talsu rallija pilspalva, kas man liekas ir labākā dzīvē, kas vispār raksta, un to gan man būtu žēl, ja kāds nospērtu. Es tikko sapratu, ka īstenībā man ir papīrs. Es biju vienā seminārā nesen, kur iedeva ārlietu ministriju ceļot droši bukletus, nesāju līdzi. Palīdz no nesāšanas līdzi vien. Droši vien, ja vajadzētu kaut ko pierakstīt, varētu arī tur. Tur arī paņemt, lai man mazāk jānesā līdzi. Skatīsimies, kas šeit. Šis ir noderīgi. Bet cerams, ka nenoderēs. Jā. Šī ir lieta, ko es nopirku pirms dažām nedēļām. Norvisenā bija akcija, man likās veselīgi. Jāpaņem, un tā es viņas arī nesāju līdzi. Man likās, kādā bada mirklī noderēs. Nesen bija bada mirklis, vienu es apēju, pārējos somā es nevarēju atrast. Un tagad man tev ir ko parādīt. Noderēs. Jā. Man ir arī auduma maisiņš. Tiesa gan man vēl nav iltas maisiņš, bet es domāju, šo kļūdu šovasar labot, bet man ir vairāki citi forši. Šobrīd man ir Kubala skolas maisiņš. Man liekas arī tāds mīlīgs ūdens pudele, bet tas nav tāpēc, ka es daudz dzeru ūdeni, vienkārši tā arī ir kaut kur dabūt, un šīs nedēļas es viņu nesāju līdzi. Un tagad būs labākā lieta. Ok. Katra sievietes somiņā? Jā. Kāpēc ne? Jā. Man šķiet, ka viņa manā somā ir tāpēc, ka es ap jaunā gada laiku, tad, kad tu rakstīji apņemšanās, izdomāju, ka vajadzētu šajā gadā vairāk lasīt. Man tas nekad neizdodas, un pēdējais attaisnojums, ko es izdomāju, ir pārāk tumšs istabā. Vajadzētu vēl tās papildus spuldzes. Un tad, lai es atcerētos nopirkt, es ieliku somā, lai es arī veiklā zinātu, kādu man vajag. Tā viņa tur dzīvo. Un tā viņa tur dzīvo, un es par viņu atceros tikai tad, kad es no rīta meklēju lūpu spīdumu, tad es ieraugu un līdz nākamajam rītam. Tad gan jau kādreiz. Un vēl man viena lieta ir, man liekas. Es mācījos pie Ineses Bīlandes. Ne tikai to, ka somā ir jānāsā čeki, kas var noderēt, bet arī stila kursos, un vakar viņi mums uzdāvināja šādus, kas domāju, kādu laiku arī ceļos līdzi somā, lai veikalos var zināt, kādas krāsas labāk kombinēt kopā. Un tad mēs vakar izlauzējām arī tādas kartiņas, ko es redzēju arī tu pie vienas tipi, un es tiku pie Do It Now, kas, man liekas, ļoti atbilst katrai dienai. Vai ne? Jā, tāda mana soma. Klona, tev ir ļoti interesants saturs. Jā. Ļoti interesanti. Ļoti noderīgs saturs. Noderīgs, jā. Pirms tu pasaki nākošo dāmu, kuru nominē. Es gribu tev pateikt paldies. Paldies tev, mīļš, no manis un no Ziedpietras meitenēm. Paldies. Ka tu piekriti, lai tev šis priecē šodien. Paldies tev, mīļš. Es īstenībā šo ziedu dēļ gribēju, lai kādu mani nominē kādā brīdī. Jā. Vai tu esi gatava teikt nākošo dāmu, kuras somņā mēs ieskatīsimies?
Jā, es nominēju Dundriņu saimnieci Ievu Krūmiņu. Es pagājušajā raidījumā tavējā noskatījos, ka Ildzei Josai ir ļoti liela soma, bet Ievai Krūmiņai ir vēl lielāka. Tāda, kur, man liekas, var visu ģimeni satilpināt, ja vajag. Viņa ir mana draudzene, es nekad neesmu redzējusi, kas tajā milzu somā ir, bet es ceru, ka viņa to parādīs. Es arī ceru. Super, paldies tev, mīļš! Tiekamies tā! Tā.